Nu, ko, čau, draugi! Katru reizi braucu no klientu un atkal jums ir stāsts. Šodien sapratu, ka ChatGPT ir tik labi iemācījis visus cilvēkus slāvēt savu oponentu par savām kļūdām. Un izpaužas tas tā, ka Aleks, tu vajag malācis esi, ka tu tik ātri saprati, ka mēs tu uztasījām pilnīgu fufeli, pilnīgu lāžu. Tu tāds malacis, bļāmies, uzreiz saprati, nepavēlti tu pie mums atbrauci. Ārprāts vienkārši, jā, tagad, protams, partaisīsim, tagad uztaisīsim kaut kā labāk. Ne perfekti visticamāk, bet, bļāvēs, es nevaru vienkārši. Galvenais paslavēt oponentu tagad ir par to, ka pats pieļauj kļūdu un nevis pateikt piedot, ka tērējam savu laiku un citu darbinieku, citu kolēģi, un bļāviens 15 cilvēku sapulcē, bet ir jāklausās kaut kādu murgi, ka vienkārši kā divi ūdensvīri cīnās, bet, this is life, un es jums novēlu arī ļoti pozitīvi ņemt arī kaut kādas tas netik patikāmas ziņas, un lai jums visiem arī ir forša dienā. See ya.